Labvakar! Mani sauc Gatis Mūrnieks, un jūs skatāties topošo uzņēmēju spēli Firmas noslēpums. Tajā piedalās topošie uzņēmēji, kuriem ir ideja, kā sākt savu biznesu, taču nav starta kapitāla. Mūsu spēlē šis starta kapitāls ir galvenā balva – 10 000 latu. To šovakar iegūs viens no 3 mūsu spēles fināla dalībniekiem, tas, kurš saņems vislielāko atbalstu no jums, skatītājiem un, protams, žūrijas. Raidījumam Firmas noslēpums pieteicās 78 biznesa ideju autori. Atlases kārtai tika izvirzītas 30 idejas. Dzimis principiāli jauns, tehnoloģiski transporta līdzeklis. Mans mērķis ir mainīt izglītības sistēmu Latvijā. Jūs atbrauciet pie manīm, jums ir iespēja dzīvot tādā pasaku namiņā. Latvija kļūst par valsti, kurā aug velospēdi. Īsumā tātad par savu ideju kaņa betons. Tavu ideju pielīdzinājumu miskastē, kā tu jūties? Labākā miskaste. Lai saglabātu cerības iekļūt pamatsacensībās, konkursa dalībniekiem bija jāsaņem vismaz 3 žūrijas pārstāvju atbalsts. Tur ir mīkšķis. Nav, diemžēl. Diemžēl negatīvi, 4 negatīvi. Mums vajag 3 jā, lai mēs tiktu cerības zonā. Mums ir 3 jā. Žūrijas locekļiem virtuvē nav bijis prusaku. Tad viņi mani saprastu. Trešā raidījuma beigās žūrija aizklātā balsojumā pieņēma galīgo lēmumu, kuri 8 biznesa ideju autori turpinās spēli. Turpmāko 2 mēnešu laikā spēles dalībniekiem bija jāattīsta savas idejas un jāpārliecina žūrija, ka viņu bizness ir investīciju vērts. Katra raidījuma beigās žūrija, investējot spēles dalībnieku biznesā virtuālu naudu, izlēma, kuru ideju autori spēli turpinās, bet kam spēle būs galā. Ir grūti pastāstīt to visu plašo, ļoti tādos lielos cirtienos, jo uz Latviju kāpēc cilvēki brauc? Piedzerties. Es nesapratu īsti jautājumu. Nesēdi savos ierakumos, kur tu sēdi šobrīd, un verini kaut kādu mistisku prototipu. Paldies, tev spēle ir galā. Izšķirošajā cīņā par 10 000 latu piedalās Indra Gora, Andris Lūsis un Artis Žentiņš. Lai padarītu dalībniekus par īstiem uzņēmējiem, esam nodevuši tos mūsu žūrijas rokās, kas aizvadīto 2 mēnešu laikā ir redzējuši finālistu progresu. 7 reizes žūrijas locekļi ir sēdējuši šajos krēslos un lēmuši par finālistu likteni. Rādījuši īkšķus uz augšu, uz leju, iekļāvuši cerības zonā un sūtījuši mājās. Mēģinājuši ticēt pelniem kosmosā, smējušies par prusaku ķērājiem, mērījuši lietus mēteļus, pat lauzuši velosipēdus. Tomēr šis ir atbildīgākais vakars, jo būs jāizvēlas savs favorīts no 3 finālistiem, kam piešķir galveno balvu 10 000 latu. Šovakar viņi būs 6. Edvīns Panders, uzņēmuma autonoms līdzīpašnieks. Gundaga Sauškina, uzņēmuma Very Berry īpašniece. Doktors Jānis Caune, RTU docents, vairāku uzņēmumu īpašnieks. Andris Ozols, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītājs. Kārlis Danevičs, SEB bankas lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs. Un Toms Ābele, Lattelekom mārketinga direktors. Tūdaļ redzēsim 3 finālistu prezentācijas. Katrai no tām sekos žūrijas jautājumi. Katrai komandai tiks dotas 5 minūtes, lai pēdējo reizi pārliecinātu žūriju un jūs, skatītāji, izdarītu savu izvēli, kuram no topošajiem uzņēmējiem piešķirt 10 000 latu. Artis Žentiņš. Artis Žentiņš spēlē Firmas noslēpums piedalās ar ideju Velosaves. Viņa uzņēmums ražos, tirgos un iznomās slēgtas velo novietnes. Arta sapnis reiz bija kļūt nevis par uzņēmēju, bet par pasaules ātrāko BMX braucēju. Es uzskatu savu labāko sniegumu 2008. gadā, kas bija 3. vieta Eiropas čempionātā, viso kopvērtējumā pieaugušo klasē, un pasaules kopvērtējumā 9. vieta. Un tiku olimpiskajā sastāvā un gatavoju Olimpiskām spēlēm, bet, diemžēl, traumas. Pusgadu katru nakti redzēju sapnī BMX. Es biju tajā trasē, es biju ar tiem cilvēkiem BMX sistēmu. Es biju
tajās sacensībās. Visu laiku BMX, pusgada, ļoti liels pārģims, ļoti liela, teiksim, es to uzskatu vizuāli tā, ka tas bija tāds, tā kā redzēju savu mērķi, uz kuru es visu laiku gāju, un tad tikpat kā to bija sasniedzis un aiztaisījās aizskara un visu. Šobrīd esmu jau visu to aizmirsis, kaut gan aizmirsis jau to nevar, bet, ja atceļ visu to atmiņā, tad bija sāpīgi. Vienā dienā viņš ir olimpiskais kandidāts, un nākamā dienā invalīds. Tas ir ļoti, ļoti kontrastains, vai kā lai saku, galīgi neiedomājams liktenis. Pēc sportiskās karjeras pārtrūkšanas Artis palīdz vecākiem saimniekot Žentiņu ģimenes īpašumā Vīnkalni un vasarās rīko nometnes bērniem. Vasarās Žentiņi uzņem savā saimniecībā turistus, māca viņiem cept īstas itāļu picas. Šo prasmi no Itālijas atveda Arta mamma Zanda. Šīs picas, kas šeit Vīnkalnos tiek cepts, iedvesmoja mūs atvērt pizzeriju Valmierā, liepžieda un rozmarīns. Pizzerija tika atvērta īsi pirms Ziemassvētkiem. Artis kopā ar mammu un brāli ir tās līdzīpašnieks. Viņš ir lasījis ļoti daudz grāmatas par pasaules slaveniem uzņēmējiem. Dara jau to kādus pēdējos 3 gadus, bet tā visu laiku bija tāda teorija. Bet tagad, kopš mēs paši kopā esam nodibinājuši ar Artu uzņēmumu no vasaras vidus, un tas, kā es redzu, kā viņš tagad iesaistās firmas noslēpumā, tad viss tās savas gudrības, ko viņš ir izlasījis, viņš šobrīd liek lietā. Ļoti enerģisks cilvēks ar labu auru, ļoti pozitīvs, spēcīgs, gudrs un ļoti apņēmīgs cilvēks. Atšķirībā no pizzerijas, ideja par slēgto velo novietni nav ilgi lolots sapnis. To Artim uzdāvinājis draugs. Mans draugs Valdis, viens lielisks vīrs, nāca augšā pie manis Čekurkalnā un sacīja, ir tāds raidījums firmas noslēpums. Tev vajadzētu piedalīties tajā, te arī firmas noslēpumā. Ja? Un viņš saka, velosei, par tām velo novietnēm. Viņš nebūtu atnācis, nekad tādā raidījumā nebūtu un neko tādu nezinātu. Es televizoru nestoju, es jau nezinu. Artis ieradās uz atlasi bez skaidra priekšstata, kā realizēt savu ideju, kā darbosies viņa firma. Viņam nebija ne produkta prototipa, ne finanšu aprēķinu. Kas te atpelna sev gadu laikā? Tas ir 8 mēnešos. Trešajā kārtā žūrija Arta ieguldījumu savas biznesa idejas attīstīšanā novērtēja ar 2. mazāko virtuālās naudas summu. Tomēr nākamajās kārtās viņam izdevās atgūt žūrijas uzticību. Mans aicinājums būtu tad melnos uzvalkos. Pirmais no 3 dalībniekiem – Artis Žentiņš un viņa komanda – Velosafes. Labvakar, žūrija, labvakar, latvieši, labvakar, gati. Velosafes komanda šokar atklāja parādi. Tad Artis Žentiņš, Alis Krūmiņa, Eriks Mikštas. Vakar. Vakar. Tad es gribu, lai jūs zināt, ka Velosafes ir paraugs tīrai videi, veselīgam dzīvesveidam un dos iespēju cilvēkiem droši pārvietoties. Un atgādinu, ka velokaste Velosafes ir metāla konstrukcija, kur ir uguns droši, neuzlaužam, nepārvietojam. Tur ir iespējams ievietot ne tikai velosipēds, bet arī motociklus, rollers, bērnu ratus un savas personiskās mantas. Un pēc tam kastu var atslēgt vai aizslēgt ar telefonu palīdzību. Un mēs skaidri zinām, ka Rīga un province var kļūt par velosipēdu metropoli, jo Rīga ir ģeogrāfiski neliela pilsēta un veloceliņi turpina pieaugt. Un mēs tomēr piedāvājam savu produktu arī nākotnē, un tas nozīmē, ka šī metropola varētu būt. Un interesants fakts ir tas, ka velosipēda Rīgas centrā ir novietot 3 līdz 5 reizes lētāk nekā automašīna. Mēs gribējām radīt patiešām drošu velosipēdu novietni, lai būtu iespēja visiem, kas iet veikalā, skolā, darba vietā, cilvēks justos droši. Un ļoti laba informācija priekš investoru, kas nāca raidījuma laikā, kad atmaksāšanās ir summas nav lielas, 30–50 tūkstoši ieguldījums, un atmaksāšanās ir līdz 2 gadu laikā. Šodien tas ir ļoti labi. Sijā Velosafes piedāvā iespēju nopelnīt jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, jebkurā Latvijas vietā vai reģionā, jo viņš vēlas un zina, kur uzstādīt velokasti, tādējādi gūstot peļņu 15% no realizējamo velokastju novietnēm. Velosafe reklāmas seja ir neviens cits kā talantīgais BMX velobraucējs, aktīvi dzīvesveida piekritējs, cilvēks ar moto padarīt šo pasauli labāku. Artis Žentiņš.
Paldies. Tātad tīra vide ir arī droša vide. Velosafes. Jaunas paaudzes velospēdu un citu personisko mantu drošas novietnes. Artim kā īstam uzņēmējam ir gājis kā pa kalniem un pa lejām. Tagad vārds žūrijai. Sauškins kundze. Saka, lūdzu, Arti, kā tu iztērēsi 10 000 latu, ja tu viņus saņemsi soli pa solim? Noteikti uzreiz tā atbildēšu ražošanai. Mēs izstrādāsim atslēgas, tehnoloģiju un pirmos prototipus, kā arī pēc tam kastēm pirmās skices un pirmos prototipus kastēm. Ābels kungs. Jūs esat tikuši cauri visiem raidījumiem, un es ticu, ka jūs šajā laikā esat paskatījušies savu biznesu no dažādiem aspektiem, ieguvuši dažādas labas atziņas. Kā jūs domājat, kā jūs vērtējat, kas ir tas lielākais drauds, lai jūsu labā ideja kļūtu par veiksmīgu biznesu? Mums ir vajadzīgi velobraucēji, kas izmanto šīs kastes, protams. Un, protams, mums ir vajadzīgs sākuma kapitāls, lai to sākt darīt. Mums ir vajadzīgi investori. Un tad, kad tie mums ir, tad mēs viņiem varam pierādīt, kā mēs to naudiņu atpelnām. Mums ir pesimistiskais naudas plūsmas scenārijs, un pēc tā mēs arī šobrīd vadamies, un viņš izstās ļoti jauks. Ja tas ir 100 kastes scenārijs, tas ir nepilns gads, tas ir, teiksim, 2,5 sezona, kad mēs atpelnam. Ja tās ir 200 kastes scenārijs, tie ir 5 līdz 6 mēneši jau. Vai šie 10 000 ir vienīgā investīcija? Nekādā gadījumā tas ir noteikti tikai sākums, kā atspēriens, bet ar to ir jāsāk. Paldies Artim un viņa komandai. Uzreiz pēc reklāmas pauzes tiksimies ar Andri Lūsi, kurš iecerējis pārbūvēt divriteņus par Matildēm, un Indru Goru, kas vēlas celt mobilās automazgātuves. Jūs skatāties finālu televīzijas spēlē Firmas noslēpums, kurā mums atlicis uzklausīt 2 komandas, un tad žūrija šeit zālē un jūs, skatītāji, mājās ar telefonu palīdzību izlemsiet, kurš saņems galveno balvu 10 000 latu. Andris Lūsis dibinās firmu, kas divriteņus pārbūvēs par 3 riteņiem. Šādi braucamie pirmkārt vajadzīgi cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. Andra firma 3 riteņus gan iznomās, gan pārdos. Andris ir apguvis elektromontiera profesiju. Viņš ir darījis dažādus darbus, kūpinājis un pārdevis zivis, tirgojis lietotas automašīnas, strādājis par taksometra šoferi. Pirms 5 gadiem Andri piemeklēja smaga slimība. Ar draugiem spēlējām zelta bowlingā tenisu. Un spēlējot tenisu, parādījās 2 bumbas un izrādījās, tad bija iestājies insuls, bet man bija tik daudz spēka, kad es pats apsēdījos, un tad viss tā lēnām izslēdzot. Ārsts teica arī, kad ja būtu nokritis tādā aktivitātē, tad viss būtu beidzies. Jā. Pamodos reanimācijā un gaļasarā un ne jau saprašanu un saprat, kad mēle tur bija notirpusi un nevarēja izteikt vārdus, un nekustējās roka, kāja. Pagāja 3 gadi, līdz Andris pilnībā nostājās uz savām kājām. Kad es iemācījos pats runāt un staigāt, es mēģināju braukt ar divriteni, man nesanāca. Jā. Bet braukt gribējās un svaigā gaisā un tiešām slinkums iet ar kājām. Vienu dienu viņš vienkārši atbrauc un pateica, kad viņš piedalīsies tādā raidījumā, un es teicu, ka viņš galīgi traks un kad labāk varbūt nevajadzēja. Jā, bet tad, kad viņš sāka tikt vairāk uz priekšu, tad bija tā forša sajūta. Atlases kārtā žūrija noticēja Andra idejai, taču turpmākajās kārtās atklājās, ka Andrim nav priekšstata, kā darbosies viņa firma,
cik tā pelnīs, kā viņš reklamēs savu produktu. Vai jums pietiks ar 40 latiem marketinga izmaksām? Tā Andris parēķināja, ka viņš grib ap bukletiņiem, bukletes izplatīt. Par ko jūs atšķiraties no amatniekiem? Es esmu atmulsis, jo mēs atkal runājam par to, ko varētu un ko nevarētu. Ja viņš vienmēr tik ļoti cītīgi gatavojas, viņš ritīgi uztraucās, viņš mājās arī tieši pirms raidījumiem vienmēr ļoti uztraucās un tāds uztraucies ir. Tad ir žēl, kad žūrī kaut ko tādu pasaka tā. Kā biznesmēni viņi no savu viedokļu skatoties, viņi ir skarbi un patiesi. Tāda, kāda viņi ir, izējot tā pieredzē, kas viņiem ir. Vienīgais, ko man kādreiz liekas, varētu reiķināties ar cilvēku, pašu ar viņa izjūtām. Bet varbūt tas ir labi, jo bizness ir skarbs pats par sevi. 2 mēnešu laikā Andrim ir izdevies pārliecināt žūriju, ka viņam būs pa spēkam radīt biznesu. Andris Lūsis, viņa komanda un trīsritenis Matilde. Labvakar, ar mani šokar ir Jolanta un Gunta. Labvakar. Piedāvājam velospēdu ar 3 riteņiem, kas domāts vecākiem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī komerctransports, un tas Latvijas tirgu nepārsniegs 200 latus. Pateicoties firmas noslēpumam, ir radusies interese par trīsriteņu iegādi. Esam saņēmuši zvanus gan no organizācijām, gan no privātpersonām. Sākumā tie bija daži, vēlāk daži 10, uz šo mirkli tas jau ir tuvu 100. Ir velo veikali, kas ņems uz realizāciju no mums Piekaras un Rumbas. Stokholmā viens no velo veikaliem startam pirks 10 komplektus, un sākot ar februāru visiem būs iespēja izmēģināt mūsu trīsriteni, tāpēc sekojiet mūsu mājaslapai velostop.lv. Lai attīstītu šo biznesu, mums ir nepieciešami 45,000 latu ieguldījums. 25,000 lati mums ir pārunas ar investoru, 10,000 mums pašreiz ir pārunas jau diezgan tālu ar banku, un 10,000, ja mēs vinnējam šī projektā firmas noslēpums, tad mēs ieliekam to naudiņu kā pašu ieguldījumu. Un apmēram 35,000 mums aizies pamatlīdzekļos, velospēdu iegādē, kuras mums būs nomas punktos, un arī aprīkojumam firmas izveidē. 10,000 mums ir vajadzīgi apgrozāmiem līdzekļiem, lai mēs varētu sākt jau iepirkt riteņus. Un, ja investors vēlēsies saņemt naudiņu, tad 2. gadā viņš jau varēs saņemt dividendes, bet ja šī naudiņa tiks atstāta firmas attīstībai un paplašināšanai, tad pēc 4 gadiem investors jau būs atpelnījis savu ieguldījumu. Un naudas plūsmu mēs esam aprēķinājuši 5 gadiem, un šie skaitļi mūs iedvesmo. Andris ir mācījies no citu kļūdām un pulcējis ap sevi uzticamu komandu. Kas vēl žūrijai būtu sakāms? Ozolkungs. Man ir jautājums, cik ļoti Andris ir raidījuma laikā no amatniecības bodītes, kur no sākuma gribējās skrūvēt dažas rumbas, ir kļuvis par uzņēmēju. Ko Andris pats var pateikt, lai žūrija gūtu pārliecību, ka Andris ir nevis amatnieks, bet uzņēmējs? Apatīte ir radusies ēdot, un skaitļus, ko mēs aprēķinām, un arī daudzie skatītāji zvani iedvesmoja, kad ir vajadzība, un tāpēc arī esam gatavi darīt daudz vairāk. Danevičs kungs. Man liekas, Andris ir mūs visus patīkami pārsteidzis kā lielisks organizators ar tiešām lielisku komandu un tiešām ir ļoti strauji progresējis raidījuma cikla laikā. Bet tomēr vismaz man līdz galam īsti nav skaidrs, kas ir tik īpaši tajā trīsritenī. Jo mēs redzam, pilna Indija ir ar līdzīgiem veidojumiem un braucamrīkiem. Citur pasaulē jau dažādi levitācijas braucamrīki tiek izdomāti un visādas inovatīvas lietas. Un kas ir tik īpaši tajā tavā produktā? Cik jūs esat redzējuši Latvijā viņas? Bet tas ir laika jautājums, kad tādas lietas tiek ieviestas. Bet mēs esam pionieri šī jomā. Tā kā tad jūsu tas galvenais, tā biznesa virzība būs tajā, ka jūs būsiet pirmie Latvijā. Jā. Kas nav mazsvarīgi? Celms kungs. Jā, bet es tā arī nedzirdēju atbildi to, ko jautāja Ozolkungs. Viena lieta ir neliels šis tā kā vietējais tirgus, bet ko mēs darīsim ar eksportu? Ar eksportu mums ir sarunas ar Zviedriju, kad viņi jau paņems eksperimenta kārtā 10 velospēdas aprīkots un tālāk domājam arī par Vāciju un
pārējo Skandināvijas valstīm. Jā, laikam tas, ko es gribēju dzirdēt vairāk, ir, ka jūs teiksiet, ka jā, tas ir mērķtiecīga darbība, nevis vienkārši gadījumu pēc kāds ieraudzīs, nopriecāsies un kaut ko pasūtīs. Tas būtu tā kā pa maz. Mēs balstāmies tikai uz reālām sarunām, uz reāliem konfliktiem. Tie, kas būs nākotnē, mēs negribam ar to lielīties. Bet kas ir tas unikālais, kas tos zviedrus iepriecināja? Kāpēc tieši no jums viņi grib pirkt? Tāpēc, kad velosipēds būs kvalitīvs un cena salīdzinoši, ko piedāvā Skandināvijā un pārējā Eiropā, tā cena būs zemāka. Kas ir tiem kravas riteņiem? Jo jūs teicāt, no sākuma sākās invalīdi, te jūs paši atradāt, ka ne tikai veciem cilvēkiem, bet varētu arī būt vēl plašāks mērķis. Kā jums ir veicies? Kravas riteņi būs tirdzniecības stendi, reklāmas stendi, arī ir padomā par golfu laukumiem. Un tas viss ir skatītāji. Paldies Andrim un viņa komandai. Paldies jums. Šis ir biznesa sacensību firmas noslēpums fināls, kurā mums atlicis uzklausīt vēl pēdējo komandu, un tad žūrija šeit, un jūs, skatītāji, pie televizora ekrāniem, ar telefonu palīdzību balsojot, no savām mājām izlemsiet, kurš saņems 10 000 latu. Indra Gora un Mārtiņš un Pēteris Strodi ir iecerējuši ražot mobilas automazgātavas. To mobilitāti nodrošinās pārvietojama, ūdeni pašfiltrējoša grīda. Ideja radās pirms vairākiem gadiem, kad Stjuarta Indra un limuzīnu šoferis Mārtiņš palika bez darba. Bija visādas versijas, kad var iebraukt baseinā, var nolikt apakšā baseinu, var visādi tādu, un tad vienu dienu izdomājām, ka uzbrauksim uz tā baseinu virsū. Un tad lēnām kombinējām visu kopā, kamēr sapratām, kad šitā tas darbojās. Sanās tā, ka tieši Pauls piedzima, un viņš bija mūsu pirmais investors, lai mēs varētu to visu tiešām realizēt. Un mēs ieguldījām visus šos gan bezdarbnieku pabalstus, gan bērnu piedzimšanas pabalstus. Automazgātava Ķekavā darbojas jau 2,5 gadus. Tā ir pastāvīgs klientu loks. Pirmā mašīna bija padās kaimiņš no šīs mājas, ko mēs vēl līdz tam nezinājām, bet pēc tam viņš mums bija kā pastāvīgais klients, kurš braukā vēl šodien. Es atceros pirmo dienu, kad atbrauc kaut kādas 3 vai 5 mašīnas, neatceros, es domāju, ir auzis. Pa īri ir jāmaksā tik un tik, ieņēmumi ir tāda un tāda, kas tur nekas nevar sanākt. Un tad, kad atbraucā 20. mašīna, tā bija tā kā svētki. Es, protams, visu laiku sekoju līdzi, kādas ir viņa finanses, vai viņi var sevi nodrošināt. Kā jau mamma, kā jau jebkurš vecāks, un arī viņas finansiāli atbalsta. Bet šajā projektā es viņus neesmu atbalstījusi. Tad atbalsts viņiem ir tajā sadzīvē, tieši tajā dzīvē, bet ne projektā, jo šis projekts ir viņu izlolots no sākuma līdz beigām. Man liekas, ka viņi baigi labi tur visi 3 kopā ir. Mārtiņam ir tās idejas. Tā pie tās pašas viņam tā nepatīk strādāt. Pēteris atkal viņš tāds vairāk ir, tā teorētiski. Un Indra atkal viņus satur kopā, lai viņi strādātu. Mēs patiesībā no sākuma paši nemaz nesapratām, cik tas ir varbūt tās vērtīgi, ko mēs esam izdomājuši. Tas radās tā apjausma tajā brīdī, kad cilvēki no malas sāka braukt un interesēties, kā jūs to uztaisījāt un kā tas darbojas. Varbūt jūs varat mums pastāstīt, varbūt jūs varat mums parādīt. Mazgātavas īpašnieki neatklāja savu firmas noslēpumu. Viņi saprata, ka ir radījuši produktu, ko var pārdot. Taču, lai mazgātavas ražotu un pārdotu, ir jāpilnveido pašfiltrējošā grīda un mazgātavas dizains. 4, jā. Es tevi apsveicu. Lai gan atlases kārtā par Indru nobalsoja 4 no 5 žūrijas locekļiem, turpmākajos raidījumos žūrija vairs nebija tik pārliecināta, ka Indras komandai izdosies realizēt savu ideju, jo viņi nespēja skaidri izklāstīt uzņēmuma darbības modeli, viņiem nebija precīzu finanšu aprēķinu un mārketinga koncepcijas. Vajag jau tā stāstīt, lai arī mēs saprotam. Kur tā jūsu unikalitāte visā konceptā paliek tad? Tajā kastē, tur. Pavasarī viņi plāno atvērt pirmo jaunā dizaina mazgātavu, bet 2013. gadā sākt mazgātavas tirgot citiem automazgātājiem. Es nedaudz uztraucos par to pašu tirdzniecību, jo tas tā kā nav iepriekš darīts, un kā tas būs, nezinu. Bet, idejas mums viss ir gatavs, un tie jau redzēs. Indra Gora
ar ģimeni un komandu vienā un mobilo automazgātavu ar pašfiltrējošo grīdu. Labvakar! Labvakar! Mūsu ideja ir patentēta platforma transporta un būvtehnikas mazgāšanai. Mēs paši šo platformu pielietojam kā automazgātavas pamatni. Salīdzinājumā ar tirgu esošo risinājumu, betona tvertnes veidošanu un atsevišķu filtrācijas iekārtu uzstādīšanu, šai platformai ir daudz priekšrocības. Visa filtrācijas sistēma ir integrēta pašā platformā. Klientam šis risinājums būs 2 reizes lētāks, un mūsu piedāvātā platforma, kā arī konstrukcijas, ko mēs piedāvāsim, ir viegli un ātri montējamas, pārvietojams un saskaņojamas. Pētot un salīdzinot, mēs nolēmām, ka vēl izdevīgāks modelis par franšīzes tirzniecību būs platformu ražošana un tirzniecība. Te rodas jautājums, kam šādas platformas vajadzētu. Tie būs uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar autotransportu, autonomas, būvtehnikas nomas, autoservisi, automazgātavas, kas grib paplašināties, kā arī privātpersonas, kuras vēlas uzsākt savu uzņēmēju darbību, un ražošanas uzņēmumi, kuru tehnoloģiskajā procesā ir nepieciešama mazgāšana. Mēs plānojam ražot un tirgot šīs platformas un konstrukcijas visā Eiropā, bet pirms to darīt mēs uzstādīsim paši automazgātavas staciju, lai pārbaudītu tās darbību. Priekš tā mums ir nepieciešama 22 000 sākotnējās investīcijas, kuras plānojam atpelnīt 3 gadu laikā. Otrajā uzņēmuma darbības gadā mēs plānojam sākt platformu un konstrukciju tirzniecību. Pie pārdošanas apjoma 60 platformas un 20 konstrukcijas gadā mums būs rentabli izveidot savu ražotni. Un šis ir mūsu automazgātavas makets, kuru pavasarī jau varēs apmeklēt ik viens no jums. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it. Technologic. 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 Indra uz katru raidījumu ir ieguldījusi milzīgu darbu. Ko žūrija teiks šoreiz? Calns kungs. Indra, visā šī projekta laikā, cik es atceros, mums ir mainījušās domas. No sākuma jūs teicāt, ka jūs tā kā ražosiet paši šo automazgātavu ar visu to pašfiltrējošo grīdu. Tad jūs izdomājāt, ka tomēr dosiet citiem ražot, un tagad jūs esat atgriežušies atpakaļ pie sākotnējās idejas ražot paši. Kāpēc? Sākotnēji mēs šīs platformas un automazgātavas paši neražosim, jo skaits nebūs tik liels, lai mums būtu izdevīgi uzturēt pašiem savu ražotni, bet kad apjoms sasniegs konkrētus skaidrus, ko mēs jau esam aprēķinājuši un minējām arī prezentācijā, tad mēs veidosim savu ražotni. Jā, no sākuma mēs domājam, ka mēs to darīsim jau no paša sākuma, bet jau raidījuma vidū mēs ar ekspertu palīdzību nonācām pie slēdziena, ka to darīsim vēlāk, jo lai no sākuma to dara cilvēki, kas to prot, un pie tā mēs arī turamies. Un kas ir tas konkrētais skaits? 60 platformas un 20 konstrukcijas gadā. 60 platformas gadā un 20 konstrukcijas gadā. Tas ir tas apjoms, lai sāktu paši ražot. Lai izveidot ražotni, lai tas būtu rentabli. Kur ir pamatojums un ka 60 jūs spēsiet pārdot? Kas par to liecina? Mums jau dotajā brīdī ir 4 privātpersonas, kuras vēlētos iegādāties šādu vai līdzīgu automazgātavu. Un parunājot ar cilvēkiem, ar saviem kontaktiem, kas darbojās Eiropas tirgu, viņi teica, ka varētu būt interesi par šo mazgātavu. Tad Andra kungs reiz ieminējās par to, ka viņš būtu gatavs ieguldīt 20 000 eiro. Vismaz. Vismaz. Tad kur ir pamatojums? Es nedzirdēju. Jūs teicāt, jūs kādu parunājāt ar 4 cilvēkiem? Ne, ir 4 potenciālie cilvēki, kas vēlētos šādas automazgātavas iegādāties. Jā, un jautājums, kur ir pamatojums, ka jūs varēsiet 60 pārdot viņus, jo 60 jūs reiķināties, kad būs un no tā veidojas naudas plūsma. Tāpēc, ka mūsu produkts atrisina ļoti problēmu tirgu, ka cilvēkiem ir jāceļ, jāsaskaņo, tas aizņem laiku, tas ir ilgi un laikietilpīgi visādā ziņā. Tāpēc es domāju, jebkurš saprātīgs cilvēks novērtēs to iespēju, ka viņš var iekonomēt, ka viņš to var izdarīt ātrāk un treškārt, ka viņa biznesam ir samazināts risks, jo viņš pēc tam savu biznesu var pārvietot uz citu vietu, ja ir mainījusies klienta plūsma vai ir tāda nepieciešamība radusies. Ozolkungs.
Es domāju, ka svarīgi pateikt, vai tiešām ir jāsasniedz 60, lai neizgāstos viss biznesa koncepts. Un jūs pateicāt, ka noteikti ir jābūt 60. Es saprotu, pie 60 ir izdevīgi ražot pašiem. Jā. Bet biznesa sākas vēl pirms jūs paši ražojat. Jā. Tā kā ja jūs saražosiet 30 un nebūs tas, ko Edīnas Panders sagaidīja, tad nekas traks, tik un tā viss notiek. Tā ir? Jā. Paldies Indrai, ģimenei, komandai. Esam uzklausījuši visus 3 finālistus, un žūrija var pēdējo reizi sadalīt naudu, lai izlemtu pusi dalībnieku likteņa, jo otru pusi noteiksiet jūs, televīzijas skatītāji, balsojot pa telefonu. Uzvarētājs tiks paziņots pēc kopēja vērtējuma, tādēļ atbalstiet savu favorītu un zvaniet uz ekrānā norādītajiem numuriem. Artis Žentiņš spēlē firmas noslēpums, piedalās ar ideju Velosaves. Tālrunis balsošanai 90 50 13 11. Andris Lūsis dibinās firmu, kas 2 riteņus pārbūvēs par 3 riteņiem. Tālrunis balsošanai 90 50 13 12. Indras Goras komanda ir iecerējusi ražot un tirgot mobilas automazgātavas. Tālrunis balsošanai 90 50 13 13. Mani sauc Gatis Murnieks, un šī ir finiša taisne topošo uzņēmēju spēlē firmas noslēpums. Šobrīd joprojām norit balsojums par kandidātiem, kuri tiks noteikti pēc vienkārša principa. Pusi no vērtējuma dos žūrija, bet otru pusi jūs, televīzijas skatītāji, balsojot no mājām, izmantojot savus telefona aparātus. Jūs to varat darīt, zvanot uz ekrānā norādītajiem numuriem. Ar jūsu palīdzību tieši Artis, Andris vai Indra var tikt pie galvenās balvas 10 000 latu. Artis Žentiņš spēlē firmas noslēpums, piedalās ar ideju Velosaves. Tālrunis balsošanai 90 50 13 11. Andris Lūsis dibinās firmu, kas 2 riteņus pārbūvēs par 3 riteņiem. Tālrunis balsošanai 90 50 13 12. Indras Goras komanda ir iecerējusi ražot un tirgot mobilas automazgātavas. Tālrunis balsošanai 90 50 13 13. Spēles finālistu idejas lūdzām novērtēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecību vadītājiem Vācijā, Anglijā un Nīderlandē. Vai tām ir eksporta potenciāls? Arta Žentiņa Velosaves. Produkts varbūt ir kaut kas Latvijas tirgum, bet priekš eksporta domāju, ka tas ir vēl ļoti negatīvs, jo turklāt pasaulē eksistē, un tajā pašā Vācijā eksistē līdzīgi produkti. Man liekas, ka viņi ļoti perspektīvi, jo tā būs arvien aktuālāka problēma. Es arī Skandināvijā strādāju vairāk nekā 5 gadus, un tur ar ritiņiem brauc arī ziemā, kad sniegs. Andra Lūša, 3 ritenis pieaugušajiem. Attiecībā uz Nīderlandi es esmu mazliet skeptiska, jo mans novērojums liecina, ka paaudzes 60 plus un vecāki viņi tāpat brauc ar 2 riteni. Un tajā brīdī, kad cilvēkiem ir vai gūžu kaulu dēļ vai kaut kāda cita iemesla dēļ ir grūtības izmantot riteni, tad viņi drīzāk izvēlēsies tādu krēsliņu ar motoriņu. Nevis 3 riteni. Latvijā tā, es domāju, ļoti labi kalpos, jo Latvijā šādu 3 riteņu es esmu ļoti maz redzējis. Un Austrumeiropas virzienā tas arī noteikti gūs atsaucību, bet Rietumeiropas virzienā, kā jau es minēju, Vācijas virzienā, kur es pārstāvu, tas negūs atsaucību tā iemesla dēļ, ka tādi gatavi riteņi jau eksistē. Indras Goras mobilā automazgātava. Kā risinājums, ka var integrēt jau tie, kas tājas varbūt automazgātavas kaut kādas specializētās kompānijas. Jo lielās valstīs ļoti bieži būvnieki specializējas, viņi būvē to un to, tad viņi var vienkārši integrēt tajā piedāvājumā. Tagad esam kopā ar tiem 5 dalībniekiem, kuri neiekļuva finālā. Žūrija viņus izbalsoja un aizsūtīja mājās. Edgar,
Te jau mēs atceramies pēc idejas par preses namu, kurā sākotnēji vēlējies izveidot 0 zvaigžņu viesnīcu, vēlāk muzeju, bet vakardien ziņās redzējām, ka tur būs kartinga trase. Kā tu to vērtē? Es to vērtēju ļoti pozitīvi. Pirmkārt, visiem 3 pārtībusiem ir ļoti labs kaimiņš, izklaides sfēra. Tas ir tavs otrs bizness? Otrs bizness. Un presinams ir ļoti liels. Kartings ir pavisam presinam otrā galā, tā kā mans telpas joprojām ir pieejamas un bizness turpina attīstīties. Varbūt jums ir vērts sadarboties? Tieši nākošā nedēļa ir tikšanās, lai mēs uzsāktu sadarbību. Ko tu esi izlēmis? Viesnīca vai muzejs? Viesnīca muzejs, to, ko žūrija neatbalstīja. Ar kartingiem, kur brauc cauri? Vecpuišu pieņemta izklaide. Skaidrs. Kaspar, skatītājiem labi palikusi atmiņā tavu uzstāšanās, kurā tu piedāvāji radinieku pīšus sūtīt kosmosā. Mūs visus ļoti interesē, vai tu esi atradis kādu, kurš būtu gatavs apmaksāt šādu pakalpojumu? Īstenībā Latvijā ir ļoti daudz avantūristu, kuri vēlētos šāda veida pakalpojumu. Es domāju, Gati, tu arī esi avantūrists, vai ne? Tas nozīmē, ka tu jau esi sagatavojis dāvanu kartes mums visiem? Žūrijai noteikti. Viss ir kārtībā. Kad tad būs pirmais klients gaisā? Es domāju, uz vasaru mums jau vajadzētu visam būt kārtībā. Māri, atceros, kā šodien, kā žūrijai dega acis brīdī, kad tu rādīji mums programmējamo rotaļlietu, kur bērni var apgūt datorzināšanas nesēžot pie ekrāna. Stāstīja arī par to, ka Latvija būs robotikas lielvalsts. Cik tālu tu ar to esi? Tas nekas nav apstājies. Visi darbi notiek, un es turpinu izstrādāt prototipu. Un es domāju, gadu laikā varētu parādīties prototips un iespējams vēl daudz ģeniālas idejas saistībā ar robotiem, kas varētu Latvijas vārdu pacelt pasaulē kā robotikas lielvalsti. Bet tagad esot šeit, šobrīd skatoties vai raugoties acīs skatītājiem, kad tad mēs redzēsim šo bizbizmārīt plauktos? Tas varētu būt gadu, varbūt vairāku laikā, jo no sākuma prototips jāpabeidz un tad, kamēr viņu ielaist veikalos. Skaidrs, paldies. Anni, mēs zinām, ka tava ideja par dizainētiem lietu smēteļiem ir guvusi atbalstu internetā. Saki, lūdzu, kad tas pārvērtīsies naudā? Kāpēc tu runā nākotnes formā? Viss jau notiekās. Jums jau ir pirmie ieņēmumi? Jā, tā varētu teikt. Mazi, bet ir. Un ir jau pircēji ne tikai Amerikā, kā es minēju pēdējā raidījumā, bet jau ir cilvēki, dizaineri, kas vēlās pirkt mūsu mētēļus un realizēt tos savos dizaina veiklos Amsterdamā. Tas nozīmē, ka jūs jau esat izplatušies. Jā. Un kad tad mēs, Latviju bāleliņu, varēsim tādus nopirkt? Plānojums ir aprīļa sākums. Aprīļa sākums? Jā. Un kurā vietā? Pirmie līgumi, kā ir noslēgti, ir paviljonā un Funky Fishā, kā arī tiks laists gaisā mūsu internetu veikals. Skaidrs. Linda, jūs kopā ar Bruno paši sarūpējāt savu galveno balvu, investīciju 50 000 latu apmērā. Mūs visus interesē, vai tad jūs esat tikuši pie pašas naudas? Jā, Gati, mēs esam jau saņēmuši pirmās investīcijas un rūpīgi turoties tiešām pie šī plāna, ko mēs arī jums prezentējām, tās arī tiek liktas lietā. Tas nozīmē, ka brauciens uz IKEA jums jau priekšā? Protams. Super. Pirms mēs pārējam tālāk, varbūt, ka katrs no jums var nosaukt vienu kandidātu uz uzvaru. Es domāju, ka Andris būtu pelnījis uzvarēt šajā konkursā, un viņš varētu īstenot savu ideju, kas, domāju, ļoti labi Latvijas vārdu. Kaspar? Mēģināsim, lai 3 ratiņiem izdodas. Tātad 2 jau par 3 ratiņiem. Edgar, tu? Es par visiem 3, jo idejas visiem 3 ir labas. Bet godīgi, man acīs skatoties. Es nevarēju pats izvēlēties. Es skatījos raidījumu, un es pats nevarēju izvēlēties, kuram es tiešām piešķirt, jo visi ir vienlīdz labi. Anni? Es palieku pie iepriekšējās atbildes. Ja man būtu mašīna, man favorīti būtu automazgātu, tā kā es esmu riteņu piekritēji, tad tās ir velo novietnes, un nākotnē man ļoti noderētu trīsstūrens. Linda? Es pilnīgi noteikti vislielāko perspektīvu saskatu Indras projektā par automazgātuvēm, bet, protams, visi citi projekti arī ir perspektīvi. Super! Šobrīd aktīvi rit balsojums par labāko no 3 dalībniekiem, kuru noteiks žūrijas vērtējums kopā ar jūsu telefonu balsojumu. Kurš iegūs galveno balvu 10 000 latu? Artis un viņa veloseifs, Andris un pārējo dalībnieku atbalstītais riteņu pārbūvēšanas process Matilde vai Indra, kas vēlas būvēt mobilās automazgātuves. Arī mums ir savi favorīti, par kuriem balsot. To mēs tūdaļ arī darīsim. Palīdziet izlemt, zvanot uz ekrānā norādītajiem numuriem.
Artis Žentiņš spēlē firmas noslēpums, piedalās ar ideju Velosaves. Tālrunis balsošanai 90 50 13 11. Andris Lūsis dibinās firmu, kas divriteņus pārbūvēs par trīsriteņiem. Tālrunis balsošanai 90 50 13 12. Indras Goras komanda ir iecerējusi ražot un tirgot mobilas automazgātavas. Tālrunis balsošanai 90 50 13 13. Skatītāji, līdz balsojuma beigām vairs palikušas tikai 2 minūtes. Šī ir pēdējā iespēja iesaistīties žūrijas darbā un balsot par labu Artim, Andrim vai Indrai. Tagad atskatīsimies uz spilgtākajiem spēles mirkļiem. Elpo, neuztraucies tik traki. Tā ir biznesa ideja, kas radusies samērā nesen, 13. oktobrī. Šī ideja ir tikai, tā frivoli runājot, plikas idejas līmenī. Es pašlaik atrodos tādā kā ideja virpulī. Pārdot ideju. Labi, bez lalā, konkrēti. Šito jau es visu dzirdēju. Piedāvājumam tik un tā ir jābūt saprotamam un skaidram. Kolosāla auditorija. Nepiekritīsiet? Ne, absolūti. Komanda tev īsti nav vēl. Uzņēmums nav. Nav vēl, ne. Tad kas ir? Šobrīd mums arī investors, tad mēs faktiski esam trietā. Bans uzreiz. Piedod? 25 lati par šito te lupatiņu, ja? Jā, metāli. Melns vai balts? Un viss tas ir bizness. Bet ko tu piedāvāsi? Seksapozes. Man ir vērts ieguldīt šajā projektā. Kāpēc braukt pie jums, nevis citur? Cena? Tur ir durvis. Balsojums ir beidzies. Pagaidām tikai puse darba ir izdarīta. Mēs zinām žūrijas kopvērtējumu, taču vispirms aicināšu katru žūrijas locekli izteikties par vienu savu favorītu. Sāksim ar jums, Pander kungs. Jūs tiešie jautājumi un aizrādījumi dalībniekiem par garlaicību ir neatņemama spēles spilgtāko brīžu sastāvdaļa. Kurš bija jūsu favorīts? Ir mans favorīts. Šokar mans favorīts ir Indra Gora ar komandu. Esmu balsojis par to, lai jūsu komanda uzvarētu, un skaidrs, ka tā arī notiks. Jo faktiski jums ir projekts, kurā jūs zinat drēbi, esat jau tajā darījuši un mazgājat automobīļus. Tas ir dzīvotspējīgs ilgtermiņā, un tas ir jauns. Jūs esat enerģijas pilni, jums ir funkcieris. Jūs zināt, kā pārdot vismaz 60 un vairāk grīdas, un es balsoju par jums. Lai jums izdodās. Sauškins kundze, jūsu pragmatiskā pieeja un atbalsts reģionālajiem uzņēmējiem ir iemantojis ne tikai dalībnieki, bet arī skatītāju simpātijas. Kam jūs piešķirtu galveno balvu? Jā, mans favorīts ir Andris ar Matildi. Man ļoti patīk tas, kā viņš ir izaudzis raidījuma laikā. Pakāpeniski, soli pa solim, man liekas, arī pats mācoties un arī savu komandu veidojot. Un man īstenībā pat ir žēl, ka šāda riteņa nebija tad, kad mani bērni auga. Jo es domāju, ka tas nav tikai vecu cilvēku velosipēds, tas ir velosipēds arī māmiņām ar maziem bērniem. Tā kā, mans favorīts ir Matilde. Paldies jums! Cauns kungs, nevelti jūs visu raidījumu ciklu esat sēdējis lielākajā un vidējā krēslā ar akadēmisku mieru un savu devu humoras vadot žūrijas darbu. Kuram dalībniekam jūs esat gatavs uzticēt 10 000 latu? Vispirms es gribēju par katru no jums nedaudz pateikt. Man fascinē Arta jaunības kaislība. Tā ir fenomenāla īpašība, kas ne katram piemīt. Bet vienmēr ir jāsteigā arī pa zemi. Lidot ir skaisti, tomēr ir arī jāsteigā pa zemi. Andri, man patīkam pārsteidz, ka arī cilvēki gados ir gatavi jaunam izaicinājumam,
ļoti pievienojos tam, ko Sauskins kundze teica, ka jūs esat izaudzis šajā laikā. No faktiski gandrīz nezināmā jau vairāk jau kļuvis ir zināms tas, ko sauc par uzņēmējdarbību. Visbeidzot, jūs, Indra, pragmatiska pieeja, lēnām, varbūt bez tādiem ideju spārniem, bet jūs esat mans favorīts, lai gan es sākotnēji balsoju ar īkšķi uz leju par jūsu ideju. Un jūs kā favorīts esat tādēļ, ka man patīk, ka jūs joprojām uzdodat jautājumu, vai tas ir pareizākais veids, kā es to daru. Varbūt, ka var savādāk, varbūt, ka var labāk. Jo, tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, arī jūsu uzņēmums nekad nebūs gatavs. Paldies! Ozola kungs, jūs vairāk nekā citi žūrijas locekļi esat man palīdzējuši advokātu lomā un aizstāvējuši uzņēmējus meklējot iespējas, nevis iemeslus, kāpēc viņu biznesu attīstīt. Un tomēr, kam, jūsuprāt, būtu jāuzvar? Manuprāt, raidījumu cikla gaitā arī pārējie ir pelnījuši ļoti lielu atzinību. Un manus paša favorītus iepriekšējā raidījumā abus divus izbalsoja. Tā bija Annija Vojteka un Bruno Mellis ar Hagloku. Bet ar to es gribu teikt, ka jūs visi, es pievienojos arī Jāņa Caunas vērtējumam, ka jūs visi esat pelnījuši gan grūdienu uzņēmējdarbībā, mūsu atbalsta izskatā, arī naudu, arī žēl, ka tikai vienam tiks šie 10 000, bet šodien mans favorīts ir Indra Gora ar brāļiem Strodiem. Danevičs kungs, jūsu kompetence peļņas sliekšņu noteikšanā neviens neuzdrošinotos apgāst, pat es ne. Tādēļ mūs šovakar interesē, kuram no finālistiem, jūsuprāt, ir finansiāli vispamatotāk dot naudu? Pēc visa raidījuma cikla patiesībā man ir radusies pārliecība par 3 projektiem, ka tie tiešām tiks komercializēti. Un viens jau ir minētie lietusmēteļi, Hagloks, un no atlikušajiem finālistiem tas ir Indras projekts. Un no jūsu projekta patiesībā vissimpātiskākais man likās tas, ka jūs jau diezgan laicīgi teicāt, ka jūs visu savu naudu esat tur ieguldījuši, un jūs pilnībā un nedalītam ticat. Tā kā tas noteikti bija viens no izšķirošajiem iemesliem, kāpēc es šodien noslēdzos atbalstīt pamatā jūs. Paldies! Paldies! Ābels kungs, jūsu dalība žūrijā palīdzēja nošķirt formu no satura un saprast, vai biznesa idejai ir tirgus potenciāls vai nav. Kam par labu jūs esat izlēmis šovakar? Jā, man laikam, kā pēdējiem runātājiem, nāksies jau zināmā mērā atkārtoties, jo kolēģi arī manu favorītu ir nosaukuši, lai gan es arī gribētu teikt, ka ja man būtu iespējas katram no jums iedot 10 000, jo man liekas, ka katra ideja ir tā vērta. Tāpat laikā, protams, uzvarētājs var būt tikai viens, un mans favorīts arī ir šī te mobilā automazgātava, un tie apsvērumi ir vairāki. Viens noteikti ir laba ideja. Jūs savā veidā esat pirmie tirgū. Jūs, manuprāt, cauri raidījumiem pietiekami daudz esat mācījušies. Jūs esat pietiekami ticami uzbūvējuši šo te biznesa pamatojumu. Man liekas, esat diezgan labi paskatījušies apkārt, un es ticu, ka tas jūsu izveidotais plāns ir realistisks. Un jums deg acis, jums acīs ir tā vēlme izdarīt. Paldies, Ābels kungs. Lai izdodas. Žūrija ir izdarījusi savu izvēli, un šis rezultāts veidos pusi no kopvērtējuma, jo atlikušo daļu noteicāt jūs, skatītāji, zvanot uz iepriekš norādītajiem numuriem. Vēlreiz atgādinu, ka žūrijas paustais nu pat un arī kopvērtējums ir tikai puse no rezultāta. Žūrijas vērtējums ir 3. vietā Artis Žentiņš. 2. vietā paliek Andris Lūsis. Un 1. vietu, taču tikai pagaidām, jo mēs vēl nezinām, kā esat balsojuši jūs, skatītāji, saņem Indra Gora un viņas komanda. Un tomēr neatkarīgi no tā, kurš saņems galveno balvu, jūs visi esat pelnījuši balvas par savu uzņēmību. Tādēļ uzņēmums Latelekom katrai komandai dāvina biznesa komplektu uz 1 gadu, lai jums labi un izdevīgi sakari jūsu topošajai firmai. Savukārt SEB banka visiem finālistiem dāvā uzņēmēju komplektu, kas nodrošinās visas iespējas jūsu firmas darījumiem. Tātad neatkarīgi no iznākuma,
Bez sakariem un bez norēķiniem nepaliksiet. Spēles gaitā skatītāji laikraksta dienas biznesa mājaslapā varēja balsot par visām biznesa idejām, kas piedalījās raidījumā, jau sākot ar atlases kārtām. Kā zināms, piedāvājums bija raibs un interesants. Bambusa velosipēdi, kaņepju betons, labirinti no plasmasas pudelēm, kuras es pielīdzināju miskastei, lidaprāts ar BMW motoru, būvmateriāli no vecām avīzēm un vēl daudz kas cits. Dāmas un kungi, dienas biznesa lasītāji par 3. labāko ideju ir atzinuša Lindas Lakstīgalas savienojumu Hagloku. 2. vietā atstājot Indru Goru, bet visvairāk balsu saņēmusi Anija Vojteka ar krāsaino lietus mēteļu ideju. Kā zināms, viņa nav starp 3 finālistiem šovakar, kas cīnās par galveno balvu, bet Anija, tu no laikraksta dienas biznesa saņem reklāmas iespējas 600 latu vērtībā savai firmai. Lieliski, paldies! Dāmas un kungi, skatītāji savu izvēli ir izdarījuši. Mums ir rezultāti. Paldies. Televīzijas spēles. Firmas noslēpums. 1. sezonā. Skatītāji un žūrija kopā par 3. perspektīvāko topošo uzņēmēju ir atzinuši Arti Žentiņu. Es palūkšu flomasteru. Man ir zināms uzvarētājs. Skatītāji un žūrija ir lēmuši, ka jauno uzņēmēju sacensībā firmas noslēpums ir uzvarējis dalībnieks Indra Gora. Indra Gora saņem 10 000 latu, ko nodrošina SEB banka un Lat Telekom. Vēlreiz aplausu uzvarētājiem. Taču tas vēl nav viss. Jūs saņemat balvu arī no Radio SVH. Reklāmas iespējas 1000 latu vērtībā radiostacijās Radio SVH, Radio SVH Plus, Radio SVH Rock un Spin FM. Paldies. Paldies. Tāpat jūs par 500 latiem varēsiet reklamēt savu firmu arī žurnālā Kapitāls. Vēlreiz aplaudējums, šķiet, ka kā no pārpilnības raga. Visi, kas ir ņēmuši dalību šajā interesantajā topošo uzņēmēju spēlē, biznesa idejas sacensībā, vēlas palīdzēt. Tomēr pārējiem nevajag nokārt degunu. 2. un 3. vietas ieguvēji no žurnāla Kapitāls saņems reklāmas iespējas 300 latu vērtībā, bet visi finālisti saņem žurnāla abonentu šim gadam. Vēlreiz aplaudēju. Vārds uzvarētājiem. Paldies jums, mīļā žūrija. Paldies eksperti, visi, kas mums ir palīdzējuši. Paldies skatītāji, ka balsojāt par mums. Es ļoti ticu savam projektam, es ticu savai komandai, es ticu, ka mums izdosies. Un arī jums es iesaku rītdien piecelties. Ja jums ir kāda doma, sāciet darīt. Un galvenais, nebaidieties prasīt padomu gudrākiem cilvēkiem. Viņi noteikti jums palīdzēs. Un stāstiet par savu ideju. Un lietas pašas sakārtosies tā, lai jums viss izdotos, jo tieši tā mums izdevās. Paldies! Pirms 2 mēnešiem es ienesu šajā studijā kasti, kurā atrodas mūsu firmas noslēpums. Melnā kaste joprojām nav atvērta. Es domāju, ka ir pienācis laiks to izdarīt. Kas tad slēpjas melnajā kastē?
pildspalva un biznesa ideja. Ja jums ir ideja, kā sākt savu biznesu, neturiet to dzelzs kastē. Uzrakstiet to un parādiet citiem. Jo vairāk cilvēkiem parādīsiet, jo ātrāk to izdarīsiet, sapratīsiet, vai jūsu produkts vai pakalpojums vispār kādam interesē. Tas arī viss tik vienkārši. Tieši šādā veidā, uzrādot savu ideju uz A4 formāta lapas un nosūtot to mūsu biznesa idejas sacensībai firmas noslēpums, ceļu pretī savam biznesam sāka visi mūsu spēles dalībnieki. Uz tikšanos firmas noslēpuma nākamajā sezonā.